Esat sveicināti Audita akadēmijas studijā. Pie mums šodien viesojas Rīgas namu pārvaldnieks valdes priekšsēdētājs Māris Ozoliņš. Labdien, Māri! Labdien! Šodien mēs runāsim par nozīmīgiem izaicinājumiem daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā, runāsim par digitalizāciju, par digitalizācijas iespējām un kopumā par pārvaldību. Un tad sāksim pirmo mūsu tādu sarunas bloku ar izaicinājumiem. Māri, sakiet lūdzu, Rīgas namu pārvaldnieks ir viens no lielākajiem apsaimniekotājiem Baltijā. Un kas ir tie lielākie izaicinājumi, ko jūs saredzat no savas pozīcijas? Jā, mēs tiešām esam viens no lielākajiem Baltijā. Mēs apsaimniekojam vairāk nekā 3000 daudzdzīvokļu ēkas Rīgā. Un mums ir 130,000 klientu, ar kuriem mēs ik mēnesi sazināmies, un arī biežāk tie dzīvokļu īpašnieki, un tie, kas dzīvo šajos dzīvokļos, noteikti vēl ir vismaz 2 vai 3 vairāk, tā kā kopumā tas ļoti liels iedzīvotāju skaits, kas izjūt mūsu ikdienas darbību. Arī no darbinieku skaita ziņā mēs esam gana lieli, mums ir gandrīz 2000 darbinieku. Tātad, tad arī tie visi izaicinājumi saistīti ar šo lielumu un ar šo te apmēru. Jo, pirmkārt jau, lai vadītu tik lielu darbinieku daudzumu, ir nepieciešams, vairs viens cilvēks nevar ar katru parunāties un aiziet. Līdz ar to tas būtībā jāvada vadītāji, tātad ļoti spēcīga vadības komanda vajadzīga, kas mums arī ir izveidota, un paldies viņiem par to, ka viņi dara savu darbu ļoti profesionāli un labi. Un, protams, arī vadītāja komandai ir nākošais vadības līmenis, tātad šī te vadības kompetence ir ļoti, ļoti svarīga. Tas ir viens izaicinājums, pie kā mums jāstrādā. Tad kā mēs sazināmies ar šiem darbiniekiem, tas ir ļoti svarīgi, jo galu galā tie ir ikdienas darba darītāji, sētnieki, santehniķi, tur būvstrādnieki, elektriķi, tie, kas veic to ikdienas darbu un kurus darba rezultātu izjūt klienti, un viņiem parasti viņiem pat nav tāda, viņiem ir telefoni, bet viņiem nav, teiksim, pat e-pasta un tādas savu datoru pieejas, un līdz ar to jautājums ir vai izaicinājums, kā ar viņiem komunicēt. Un faktiski jābūt arī tādam klātbūtnes efektam, jo, lai vadītājs ir nevis kaut kāds mistisks būtne valdes priekšsēdētājs, kurš sēž kaut kādā kabinetē un kur neviens nav redzējis, bet tiešām aiziet pie darbiniekiem, redzēt, kā viņi strādā, un tas ir tā lieta, ko gan mani kolēģi no valdes to dara regulāri. Iet kopā ar darbiniekiem, apskatās vai pat pastrādā kopīgi, un pēc tam arī parunājas un saprot, kādas izaicinājumi, kādas problēmas, un tādā veidā mēs varam arī tālāk šos saprast, kā tur patiesībā notiek un kādu uzlabojumu nepieciešami. Tas ir par darbinieku vadību. Jā. Un, protams, svarīgi ir arī tas, ka mēs esam tādā transformācijas procesā. Mēs faktiski strādājam brīvā tirgu. Mums ir lielākā tirgus daļa Rīgā, bet mēs neesam vienīgie. Mums apmēram 30% Rīgas daudzdzīvokļu namu. Pārējos apsaimnieko ļoti daudz mazāki apsaimniekotāji. Tas lielums, tas ir tā kā mūsu priekšrocība savā ziņā, bet ar to arī jārēķinās, ka tas arī uzliek kaut kādas tādas prasības, kuras nav varbūt tādiem mazākiem apsaimniekotājiem. Ļoti daudz klientu, un tāpēc svarīgi, kā iesaistīt klientus, un arī darbinieku iesaist, protams, ļoti svarīgi, lai visi darbinieki būtu tā kā gan informēti, gan arī atbalstītu uzņēmumu mērķus un virzību. Tas prasa tādu ļoti, ļoti daudz komunikācijas dažādu veidu. Jā. Jūs jau, man liekas, ļoti precīzi iezīmējāt, ka ļoti svarīgi kvalitātes pilnveidošanā, veicināšanā ir pašam darbiniekam. Un kopumā, Māri, sakiet, jums ir ļoti liela saskara ar iedzīvotājiem. Kā noturēt to kvalitātes līmeni? Tas ir tāds nepārtraukts darbs ikdienas, kam ir vairākas puses. Pirmkārt, paši darbinieki ir tie, kas gal galā rada šo kvalitāti. Un te ir svarīgi, lai mēs spētu, pirmkārt, viņiem tādus kā kvalitātes standartus uzstādīt, kā ir jādara, apmācīt, kā to labāk darīt, sniegt visus rīkus vai instrumentus, kas nepieciešami, un arī saņemt, protams, atgriezenisko saiti. Un tāpēc mēs esam ieviesuši arī, jo paši iedzīvotāji ir tie, kas vislabāk zinās, vai ir kvalitatīvi, vai nav. Mēs to varam mērīt, ko mēs gribam, bet gal galā tas klients būs tas, kurš pateiks, vai ir vai nav labi. Un tāpēc mēs esam ieviesuši tādu, tā kā instrumenti. Mums ir pašapkalpošanās portāls, kurā klienti var veikt pieteikumus, un viņi arī novērtēt šo pieteikumu izpildi, ir labi vai slikti. Un tad, kad ir vērtējums, kas neapmierinoši ir bijis, tad mēs noteikti vienmēr sazināmies ar to klientu un prasām, kas tad īsti tur bija. Un saprotam, vai tas bija kaut kāds vienreizējs gadījums, vai varbūt vienkārši klients bija neapmierināts, tāpēc, ka neapmierināts, grūta dzīve, kā arī gadās, vai arī tiešām ir kaut kas pēc būtības, un tad jāskatās, vai mēs varam veikt kādu sistēmisku uzlabojumus. Tas ir tāds nepārtraukts uzlabojuma process,
Bet, protams, lai darbinieki tik lielā uzņēmumā zinātu, kas jādara, protams, ir arī iekšējie procesi, kur ir skaidri pateikts, kā tur dažādās situācijās darboties. Nama pārvaldīšana diezgan juridiski sarežģīta joma arī. Tas nav tik vienkārši. Tur ir arī lietas, kuras liekas, kāpēc jādara tā, bet tā jādara tāpēc, ka tā saka likums. Tā, tas arī svarīgi, ka nevar tāda pašdarbība nodarboties. Un noteikti ir daudz dažādi darbi, kas ir jāpaveic jūsu kolēģiem vispār kopumā. Jums kā ir ar tām prioritātēm? Kā tiek noteiktas prioritātes, piemēram, ko atjaunot, remontēt vai ko būvēt pirmo? Kāda ir tā jūsu pieeja praktiski? Jā, tā pieeja ir tāda, ka pirmkārt, mēs apsaimniekojam privāti īpašums. Katra mūsu māja, ko mēs apsaimniekojam, tā pieder mājas kopībai. Tātad visu dzīvokļu īpašnieku kopums ir kopība, un tikai vienīgi kopība ir tiesīgi izlemt, ko darīt un ko nedarīt, ko viņi grib, un arī tātad sagādāt finansējumu šiem darbiem. Līdz ar to tas, ko mēs darām kā profesionāļi, mēs, protams, veicam mājas un visu komunikāciju apsekošanu regulāri, un reiz gadā mēs sastādām tādu remontdarbu plānu. Katrai mājai viņš ir individuāls, kur mēs pasakām, šai mājai, piemēram, tagad jānomaina prioritāri būtu stāvvadi vai citai tur jumts vai tur, teiksim, vēl kaut kas. Tādā veidā mēs tos darbus saplānojam arī atbilstoši tam sagaidāmajam finansējumam, kas māja jau ir uzkrāts un ko vēl viņi varētu iemaksāt tajā gada laikā. Piedāvājam šo plānu, bet mājas kopība ir tiesīgi šo plānu mainīt, jo ja viņiem liekas, ka tomēr kaut kas jādara savādāk. Mēs, protams, skaidrojam, jo mums ir profesionāļi inženieri, kas šo plānu gatavošanā ir piedalījušies. Mēs skaidrojam, kāpēc mēs uzskatām, ka tā, bet māja, protams, tā ir izvēle, kā šos prioritātes noteikt no mājas viedokļa. Un tad māja faktiski var arī mainīt šo te prioritāti. Piemēram, jūs redzat, tomēr šis ir kritiskā stāvoklī, bet mājas iedzīvotāji, kopība, ja? Kopība tomēr saprot, ka nē, tad sanāk, ka viņi var pamainīt. Jā, tieši tā, bet tas ir kopības lēmums, tad kopība arī uzņemas atbildību par to, ja, piemēram, kopība saka, nē, tos tās caurules vēl nemainīsim, lai gan viņām jau tas termiņš pienācis, bet mēs jau uzņemamies risku, un mēs labāk gribam skaistu kāpņu telpu, un ja pēc tam tā caurule plīst, tad tā ir kopības atbildība, jo tas bija kopības lēmums, ka viņi izlēlējās nemainīt. Skaidrs. Vēl gribējām jautāt arī par ārpakalpojumu sniedzējiem. Es pieļauju, ka jums arī ir tāda sadarbība ar ārpakalpojumu sniedzējiem. Kā norisinās tā kontrole pār viņiem, vai ir kaut kādi konkrēti darbinieki, vai kā kopumā jūs to procesu skatāties? Jā, pēc būtības nav liela atšķirība, vai to darbu veicam mēs vai ārpakalpojums. Mēs tik un tā uzņemamies atbildību par to, kas tur galā notiks. Līdz ar to mēs nevaram novelt atbildību, ka kur tur ārpakalpojums, mēs tur nebijām vainīgi. Tātad mums jākontrolē gan mūsu paši darbinieki, gan arī ārpakalpojums, kā viņi veic darbus. Tie kontrolas mehānismi ir līdzīgi. Protams, darbs tiek pieteikts, darba piesakot tiek, visbiežāk tiek veikta fotofiksācija, kas tur ir bijis pirms tam, darbs tiek izdarīts, pēc tam fotofiksācija pēc tam, kā ir bijis, tas nonāk mūsu sistēmā, un tālāk mums ir cilvēki, kas pārbauda, vai tas tiešām tā ir. Ārpakalpojumu gadījumā mums ir jāsamaksā ārpakalpojumu pēc darba pabeigšanas, mūsu pašu gadījumā mums jāmaksā darbiniekiem algas un tā, bet, jebkurā gadījumā jāpārbauda. Tas ir viens, tad mēs uz vietas arī fiziski, mums ir kvalitātes vienība, kas tiešām uz vietas fiziski vēl tādā izlases kārtībā pārbauda, vai darbi ir izdarīti un cik labi un kas tur ir to noticis. Visu nevar pārbaudīt, jo darbi ir šausmīgi daudz. Tur vienkārši tad mums būtu jātur vesela armija ar kontrolieriem. Tas vienkārši nestrādā. Un, protams, pats arī klients ir ļoti labs kontrolieris, kad klients jāsaka, ka kaut kas nav, mēs aicinām ziņot, ja kaut kas ir ne tā, kā vajadzētu būt, tad ziņojiet. Piemēram, arī mēs tagad esam sākuši, to mēs turpināsim likt kāpņu telpās tādus QR kodus, kur klients var noskanējot atsūtīt, vai patīk uzkopšana, teiksim, telpas un atstāt savus atsauksmes gan labās, ka šitas ēdnieks ir ļoti labs, gan arī, ka šeit kaut kas nav kārtībā, un tad mēs zinām, ka ir kaut kas jāuzlabo. Jā. Un sakiet, ja piemēram, mēs runājam par prioritātēm, ja tā prioritāte ir noteikta viena, un tad ir vēl viena prioritāte, piemēram, divas prioritātes ļoti nozīmīgas māju kopībai, un tās prioritātes realizēt ir ļoti dārgi. Un tas finansējums jums noteikti ir tik, cik ir. Ko jūs darat? Kā jūs, izlavierējat? Jā, es saprotu. Pirmkārt, tas nav mūsu finansējums. Mēs nefinansējam, mēs pat nedrīkstam finansēt mājas privāti īpašumu. Tas ir paši iedzīvotāji finansējums, ko viņi ir uzkrājuši. Un, protams, pareizi tik ir. Un tagad pēdējā laikā mēs redzam, ka iedzīvotāji kļūst izglītojot, saprot, ka tas ir viņiem jādara, un tie māju uzkrājumi tiek jau, ties iemaksas uzkrājumi fondā tiek palielināts, tā, lai viņas būtu jau tā, lai varētu kaut ko izdarīt, bet tas,
tas, ko mēs tagad esam arī ar mūsu palīdzību, kas izveidots, kas ir ļoti arī liela tāda būtiska izmaiņa no šī gada sākās. Kopībai tagad ir juridisks status, agrāk nebija. Agrāk kopība bija, it kā bija juridisks, it kā nebija, jo nebija ne uzņēmuma reģistra numuru, un kopībai agrāk banka nevarēja iedot kredītu, un tad bija jādibina biedrība, bet tas ir tāds, drusku nepareizā virzienā tas iet, jo biedrībai arī biedrībā jau nav nekā, pēc būtības biedrība ir tikai tāda organizācija, kas izveidot, lai paņemtu kredītu, un tas nav īsti pareizi. Bet tagad ir iespējas, ka kopība varēs tiešām saņemt bankas kredītu dažādu lielu darbu veikšanai. Tagad vēl mēs strādājam ar bankām, lai atstrādātu to mehānismu, kā tas tiešām varētu notikt, jo tas ir jauns. Kopībai arī katrai tagad reģistrācijas numurs, un līdz ar to kopība jau ir juridisks tāds subjekts, kurš var tātad ņemt kredītu. Un tas, ko mēs redzam, kā tas nākotnē varētu notikt, ir tā, ka kas notiek, ja, piemēram, kaut kāds liels darbs, jumts, piemēram. Jumts ir ļoti dārgs, tur 300-400 tūkstoši eiro varbūt maksā nomaiņot lielai mājai jumtu. Tik daudz sakrāt uzreiz nevar. Tad tās iemaksas būtu ļoti lielas, tur cilvēki nevarētu. Tad, kas notiek, cilvēki krāj 3-4 gadus mērķtiecīgi krāj jumtu nomaiņai. Pa to laiku tas jums ik pa brīdim tur saplīst, tur nākās viņu aizlāpīt, kas arī ir dārgi, jo avārijas remontdarbi ir dārgi. Tagad ir sakrājuši tie 4 gadu pienāk, un tad tagad beidzot tiksim pie jumta, izrādās, ka cenas ir pacaušās pa to laiku, un tas jums vēl jāpakrāj 2 gadi, un tā dzīvojam zem cauri tekoši jumta un cenšamies sakrāt. Un tāpēc šis kredīts būtu kā reiz tāds ļoti labs līdzeklis, jo pirmkārt tad to jumtu varētu uzreiz, paņemot kredītu, uzreiz salabot, un jūs dzīvot zem jaunu jumtu, un nebūtu nekāda avārijas darba un tecēšanas un tā. Un tos kredītu maksājums viņi būtu gala rezultātā pat mazāk sanāk nekā dabūt krāt, lai skrietu pakaļ, jo būvniecības cenas ceļās, un līdz ar to tas, protams, Latvijā cilvēkiem ir tāds aizspriedums pret kredītiem, negribās ņemt kredītus, tas ir slikti, bet šeit jāsaprot, ka tā ir laba izvēle šī gadījumā, un tas nekādus tādus riskus papildus neuzliek, un tomēr. Bet, ja mainīsies dzīvokļu īpašnieki, tad tas kredīts būs tā kā bišķi apgrūtinājums, vai nebūs konkrētam dzīvokļu īpašniekam? Kredīts, protams, sako līdzi dzīvoklim, jā. Tas arī jauninājums agrāk bija tā, ka nenomaksātās saistības sekoja tam cilvēkam, kurš bija viņas uzņēmējs un pārdodot dzīvoklis it kā nepārņēma tās saistības, un sanāca tā, ka tas cilvēks aizbrauc kaut kur un piedzīt varbūt nav tik vienkārši. Tagad ir pieņemts likums arī, saucās reāla nasta, tas, respektīvi, ka vienkāršā valodā parāda sakot dzīvoklim. Protams, tas nozīmē, ka arī iegādājoties dzīvokli ir jādabū izziņa no iepriekšējā īpašnieka par to, vai dzīvoklim ir un vai nav kādi parādi. Tas ir jāsaprot, tad attiecīgi tā. Jā. Un sakiet, Māri, kā mainīsies kopumā jūsu ieskatā apsaimniekošanas joma pēc 10-20 gadiem? Es domāju, ka pirmkārt mājas tiks renovētas un cilvēks sapratīs, ka tā mājas vērtība ir tomēr arī viņā ieguldot, viņa kļūst vērtīgāka. Un savukārt neieguldot tā vērtība krītās, un cilvēki to sapratīs un būs gatavi arī ieguldīt savā mājoklī, kopu īpašumā, ne tikai savu dzīvokli izremontēt, bet arī šajā te kopējā īpašumā. Un es domāju, ka arī mājokļu tirgus visticamāk attīstīsies tādā virzienā, ka šīs renovētās mājas būs tomēr kotēsies labāk, un viņas kļūs arvien vairāk. Un Tallinas universitātē bija tāds pētījums izveikts, un bija secinājums, ka tā kārtīgi norenovējot padomju laiku paneļu māju, bet tādu deep renovation, kad visu tad, gan izskatās, gan arī visu komunikācijas mājās, viņi kļūst tā kā gandrīz vai jauna māja, pēc visas savas tās, tas ir 3 līdz 4 reizes lētāk nekā to māju nojaukt un vietā uzbūvēt jaunu. Tātad tā renovācija ir nozīme, bet te mēs runājam ne tikai par siltināšanu, kas arī viena no daļām, kas ir energoefektivitāte, bet arī par kopējo tādu mājas uzlabojumu renovāciju. Tā kā es redzu, ka mājās būs jauni, moderni lifti, jo pašlaik tie lifti, kas ir, tas ir tāds sāpju bērns liels, un Rīgā daudzdzīvokļu mājās ļoti daudz liftu, kas ir Baltkrievijā ražoti, veci, skaļi, kur šauras ieejas durvis, kur nevar ar bērnu ratiņiem pat iebraukt un tā. Mēs esam atraduši risinājumu. Ir vairākas firmas, kas ražo lifts, kas ir Eiropā labi zināmas kompānijas. Viņas ir gatavas iebūvēt šajās pašās padomju laika šahtās jau modernus liftus ar paplašinātu ieeju, kur var arī iebraukt bērnu ratiņiem. Mums ir pirmais piemērs, kur tāds lifts ir. Tuvākajā laikā būs atklāšana. Mēs visiem varēsim parādīt vienā mājā, Purvciemā, kur tāds lifts jau ir iebūvēts. Un es redzu, ka droši vien, ka
ka 10 gadu laikā pilnīgi noteikti visām mājām būtu jābūt aprīkotām ar jauniem liftiem, kas ir gan klusāk, gan energoefektīvāk, gan arī moderni un ar visām plusiem. Bet tāda lifta izbūve, tas arī tā kā uz iedzīvotāju. Jā, protams, būtu. Tur ir tā. Šobrīd, kas ir labi, tajā Altuma programmā bija iespēja dabūt to, kā viņš skaitās, kapitāla, respektīvi atmaksā renovācijas izdevumus daļu no tā, un arī tā skaitā lifta arī bija iekšā. Tāpēc šī gadījumā šī programma to palīdzēja. Tagad es zinu, ka ekonomikas ministrija strādā pie jaunas programmas, kas iespējams varbūt nebūs saistīta ar Eiropas Savienības fondiem, bet kas būs tāpat kaut kāda atbalsta programma šai renovācijai, bet skaidrs, ka tam procesam jāturpinās un pēc būtības tiem liftiem būtu arī jābūt iekšā, ja tur būtu līdzfinansējums. Vēl viena sāpju zona ir iekšpagalmi, jo problēma ir tāda, ka zeme iekšpagalmā pieder nevis vienai mājai, bet vairākiem īpašniekiem, pie kam ne tikai mājai, tur varbūt arī privāti īpašnieki, un lai šo iekšpagalmu sakārtot un savest labā kārtībā, jāpanāk vienošanās no vairākiem, un viņiem arī, pat ja būtu līdzfinansējums, viņiem tomēr jāmaksā kaut kādu savu daļu par to. Un tas jautājums arī nav pašlaik grūti atrisināms, bet es ļoti ceru, ka pēc 10 gadiem tas būs atrisināts, mums būs ļoti skaisti iekšpagalmi arī jauki. Mārim, gribējām runāt par biržu. Rīgas nama pārvaldniekam publiskus izskan šī informācija, ka jūs pakāpeniski gatavojaties doties uz biržu, uz kapitāla tirgu, un tad gribējām jautāt, kā šāds mērķis maina un kā maina organizāciju, varbūt tādu organizācijas pārvaldību, kaut kādus procesus, kas ir tas, pie kā strādājat šobrīd? Jā, mēs tik tiešām virzamies uz biržu. Ir pieņemts Rīgas domas lēmums izbeigt līdzdalību Rīgas nama pārvaldniekā līdz 28. gada beigām un atsevinot akcijas vai kotējot akcijas biržā. Šobrīd notiek gatavošanās process, un mēs paredzam, ka vai šī gada beigās vai nākošā gada sākumā tad jau būs nākošais solis, kas ir jau akciju kotācija. Kā tas mainīs? Protams, birža uzliek vēl papildus pienākumus, papildus tādas caurspīdības prasības, korporatīvās pārvaldības prasības, arī tādas atskaitīšanās prasības, kas vēl jau vairāk sakārtos uzņēmumu darbību. Birža arī uzliek tādu reputācijas, prasības uzņēmuma reputācijai, jo tas ir ļoti svarīgi, jo biržas uzņēmumus vērtē ne tikai pēc tā, kā viņi spēj nopelnīt, bet arī pēc viņa reputācijas un tādas ilgtermiņa vērtības. Tāpēc, tas viss pilnīgi noteikti palīdzēs arī mūsu klientiem saņemt labākus pakalpojumus no mums, un mums būs tā kā vēl papildus jauna kvalitātes latiņa, kas jāsasniedz. Bet jums ir arī kaut kāda mājas darba noteikti, kas jāizpilda vai ne līdz tam laikam, kamēr jūs nokļūstat līdz biržai? Jā, noteikti. Mēs jau esam pie tā arī strādājuši, jo iešana šajā virzienā bija rakstīta mūsu stratēģijā 22. līdz 26. gadam, tā ka mēs jau mērķtiecīgi pie tā strādājam vairākus gadus. Principā procesi ir sakārtoti, mūsu grāmatvedība ir atbilstoši starptautiskiem grāmatvedības standartiem IFRS jau kaut kādu ilgāku laiku. Mūsu auditori ir starptautiska auditora kompānija atbilstoši šiem standartiem. Mūsu korporatīvā pārvaldība ir sakārtota atbilstošā līmenī, tādi iekšējie darbi ir izdarīti, tur ir vairāki tehniski darbi, kas jāizdara, kas ir, pirmkārt, mēs pašlaik esam SIA, mums jāpārreģistrē par akciju sabiedrību, lai varētu kotēt biržā, tad, protams, ir tas darbs, ko veiks nolīgtie konsultanti, kas ir finanšu tādu prospektu sagatavošana un tā. Tie ir vairāk tādas tehniskas lietas, bet, tā būtībā tos mājas darbus mēs jau esam izdarījuši. Un kāds tas iegūms būs iedzīvotājiem no tā visa? Iedzīvotājiem, mēs teikt tā, 3 varbūt galvenie ieguvumi. Viens ir tas, ka biržā kotēts uzņēmums, kā jūs teicat, rūpējas par savu reputāciju vēl jau vairāk, un līdz ar to tas mūsu kvalitātes latiņa būs vēl augstāka, un iedzīvotāji dabūs labākus pakalpojumus, un, protams, mēs nevaram arī, bet atkal par konkurētspējīgām cenām, jo mēs strādājam ļoti konkurējošā vidē, tātad cenas arī būs labas, un tas ir viens. Tad otrs ir tas, ka šie te māju uzkrājumi pēc būtības arī šobrīd viņi ir drošībā pie mums, bet tas būs vēl jau vairāk, jo būs ļoti caurspīdīgi un redzami, kur šīs mājas nauda tiek lietot un arī kādā veidā, cik tur ir atlikums un tā. Varbūt tas svarīga lieta arī, jebkurš mūsu klients varēs kļūt arī par mūsu akcionāru un saņemt labumu no mūsu dividendēm, un tādā veidā mēs gan saņemt labumu sev, gan arī veicināsim varbūt visā valstī tādu finanšu pratību, tad ceru, ka daudz cilvēku būs izvēlējušies arī iegādāties mūsu akcijas, un viņi labāk zinās, kā tas notiek, un tas attīstīs arī mūsu valstī kopumā šo te kapitāla tirgu. Parunāsim mazliet varbūt par digitalizāciju, automatizāciju, varbūt mākslīgo intelektu. Sakiet, cik daudz jums ir procesi automatizēti, vai jums ir e-pakalpojumi, kurus var pieteikt iedzīvotāji?
pakomentējiet. Jā, pašapkalpošanās vide, vēl viena lieta, jūs jautājat, kas būs pēc 10 gadiem. Es domāju, ka lielākā daļa šo te apsaimniekošanas pakalpojumu notiks pašapkalpošanās vidē. Arī šobrīd mēs ļoti aktīvi jau strādājam, piedāvājam dažādu veidu kanālus, kur iedzīvotāji var gan pieteikt šos te pieteikumus darbus, kas jāizdara, gan sekot līdzi, gan novērtēt. Mums ir e-pārvaldnieks, tas ir mūsu portāls. Pašapkalpošanās, tad mums ir aplikācija, mums ir virtuālais asistents, ar kur palīdzību var uzdot jautājumus un pieteikumus veikt. Bet, protams, mēs saprotam, ka ne visi iedzīvotāji vēl ir digitāli tik pratīgi, un tāpēc mēs arī piedāvājam citu veidu kanālus. Mums ir zvanu centrs, kur var zvanīt 24/7, arī pieteikt avārijas, tā skaitā. Tad mums ir klienta apkalpošanas centri arī, kur klātienē var atnākt, un arī Ja nu tomēr vajag, ir dažādi cilvēki, dažādas paaudzes, un ne visi tur digitāli spēja, bet, protams, mēs redzam, ka tā digitālā pašapkalpošanās pieaug un attīstās. Tas ir par pašapkalpošanās un to. Bet, protams, mums ir ļoti daudz IT sistēmas arī, lai nodrošinātu darbību, jo faktiski liela daļa no mūsu darba ir tādā tā kā digitāli, varētu teikt, kas tā liekas, tur taču jūs laukā tur kāpņu telpas un labojot caurules, kāds ir digitāli, bet sākot to, ka mums digitalizēta darba uzdevuma vadības sistēma, katram darbiniekam telefonā ir, pēc sistēmām viena puse telefonā, otra puse serverī, tātad saņemot pieteikumu, darba vadītājs uzdod šo te kādam no strādniekiem, kuram ir telefons, viņš saņem šo uzdevumu, viņš aiziet nofotografē, kā tas izskatījās pirms, izdara darbu, nofotografē, kā ir pēc, aizsūt atpakaļ sistēmā, sistēma seko līdzi, un tādā veidā mēs kontrolējam, kā tiek veikti darba uzdevumi, kā tiek izpildīti, un arī varam pie viena arī pārliecināties par kvalitāti. Tā ir viena daļa. Tad viena ļoti liela mūsu pakalpojuma daļa ir šo te rēķinu izstādīšana, jo kas notiek rēķini, piemēram, no Rīgas ūdens vai no Rīgas siltuma atnāk rēķins kopējais uz māju, mums tālāk šis rēķins jāsadala, pie tam mēs šos rēķinus visus apkopojam kopā un vienā rēķinā, tālāk sūtam iedzīvotājiem. Tur ir dažādi gan trešo pušu pakalpojumu rēķini par siltumu, par ūdeni, par koplietošanas elektrību, par atkritumu izvešanu, un arī mūsu pašu pakalpojumu, tā kā to visu mēs un tā rēķinu gatavošana, un tas izmaksas katrai mājai viņas ir individuāls, unikāls. Nav tā, ka tur varētu vienādi. Tātad tā ir tā mūsu rēķinu sistēma. Tas ir vēl viena ļoti liela daļa no mūsu iekšējām sistēmām. Vēl ir dažādas vairākas. Tad mēs, arī sakojam līdzi siltumenerģijas patēriņam mājās un skatāmies, kā mēs varētu šo te palīdzēt, ar tiem datiem palīdzēt mājai pieņemt lēmumus par to, kā labāk, ko veikt energoefektivitātes jomā. Tā. Un sakiet, kā ir ar mākslīgo intelektu? Vai šobrīd jau izmantojat mākslīgo intelektu? Kā redzat mākslīgā intelekta ietekme varbūt uz jūsu sistēmām un kopumā uz pakalpojumiem? Jā, mums ir izveidota arī mākslīgā intelekta tāda struktūra vienība, kas tikai ar to nodarbojās. Pamatā tur gan šobrīd mums ir dažādi robotizācijas un automatizācijas uzdevumi, kur mēs automatizējam manuālos darbus, tīri, gan grāmatvedībā, gan dažādas citas, gan arī klienta apkalpošanā. Tas ir tas pirmais. Bet mēs arī skatāmies, kā plašāk izmantot jau mākslīgo intelektu. Tur ir svarīgi, lai izmantot mākslīgo intelektu tā pilnībā. Svarīgi ir, lai būtu dati. Jo mums uzņēmumā ļoti daudz datu, un tādā ziņā mēs esam, protams, tāds ļoti labs, ļoti laba vieta, kur mākslīgo intelektu pielietot, bet tie dati ir krāti gadu gaitā, un nevienmēr viņi ir bijuši tādi labā stāvoklī, katru reizi savādāk, un tā. Tāpēc mums tas pirmais darbs ir sakārtot šos datus, lai mēs varētu pilnībā tiešām pilnvērtīgi, tā kārtīgi izmantot mākslīgo intelektu. Tā kā mēs pie tā strādājam, darbojamies, un drīz būs arī varbūt kaut kas tāds labāks, ar ko palielīties. Jā. Parunāsim mazliet par iekšējo auditu un risku vadību. Vai jums nama pārvaldniekā ir iekšējais audits, struktūra vienība, un kā jūs vispār vērtējat iekšējā audita darbību varbūt? Ko jums iekšējais audits palīdz? Jā, mums ir iekšējais audits, iekšējā audita vadītājs, kas nodarbojas pats ar iekšējo auditu, kā arī mēs balansējam šī gadījumā. Mums ir daļa iekšējā audita, ko veic mūsu pašu darbinieks, un daļa iekšējā audita, ko mēs nododam ārpakalpojumam, jo viņi specializējās jau konkrētās jomās, informācija tehnoloģijas un tā. Tātad ir iekšējā audita plānus gatavo katram gadam, to apstiprina padomi. Vispār iekšējais audits ir padomes instruments, tas piedarās pie labas korporatīvās pārvaldības, tas ir veids, kā padomi
var pārliecināties, ka valde savu operatīvo darbību veic labi un pareizi. Tādā ziņā es domāju, ka mūsu iekšējais audits strādā ļoti labi. Mums ir ieteikumu plāni, kuriem tiek sekots līdzi, tālāk viņi izpildē un tiek ziņots. Tad rezultātā mēs uzlabojam. Un šeit, kas ir svarīgi, ka iekšējais audits nav tikai kontrolieris, kas tagad kratīs ar pirkstu, bet tas tā kā palīgs arī ikdienas biznesam, kas palīdz arī labāk atrast, kur ir kaut kādas jomas, kur procesos varētu kādus uzlabojumus veikt. Un iesaka, tāpēc ir svarīgi, lai iekšējais audits arī saprastu arī, kā notiek procesi un kas tas tāds ir par. Tā. Un sakiet, kā ar risku vadību, vai risku vadība arī jums ir vai kāds konkrēts cilvēks, persona, kas ar to nodarbojas, varbūt struktūra vienība un kā redzat tās lomu? Jā, mums ir konkrēts cilvēks, risku vadītāji, un viņi nodarbojas ar to, ka regulāri tiek pārskatīti riski, kopēji uzņēmuma riski un tiek vērtēti pēc dažādiem kritērijiem, kuri riski ir augstāki, kuri zemāk, un ir tāda kopējā risku karta, kur var vizuāli redzēt, kādi ir riski vispār un kuri riski varbūt ir pavirzījušies kurā virzienā, kur mums būtu jāpievērš vairāk uzmanība. Bet vēl viena loma, ko risku vadītāji dara, kas ir praktiski ikdienas lielākajos iepirkumos vai līgumos, kas pārsniedz konkrētu summu, vienmēr tiek veikta riska izvērtējums arī, un tas, kā arī izveidojot jaunu procesu, tiek veikts riska izvērtējums. Tas arī palīdz saprast, vai ir kaut kas tāds, kas jāņem vēl vērā. Un arī pieminējāt jau par ieteikumiem, kad iekšējā audita ieteikumi noteikti ir risku vadības ieteikumi, tiek sekots līdzi viņiem. Vai jums ir kaut kāda informācijas sistēma, vai kā norisinās kopumā tā sekošana līdzi? Mums nav tāda speciāla informācijas sistēma, kas speciāli būtu uzradīta tieši šim. Tā kā sekošana notiek, ir parasti rīki Excelis, kurā ir saraksts ar šiem te atsekojamām lietām, un tālāk tiek atsekots. Un ir viens cilvēks, kas ar to nodarbojas. Par iekšējiem auditiem, jā, tieši tā. Un, varbūt vēl mazliet paturpinot par ieteikumiem, kā jūs no savas pozīcijas gūstat pārliecību, ka tie ieteikumi ir izpildīti, vai jūs komunicējat ar iekšējā audita cilvēku vai to, kas seko līdzi tiem ieteikumiem? Jā, iekšējā audita vadītājs regulāri atskaitās arī valdē par to, kā notiek ar šo ieteikumu ieviešanas plānu. Tāpat tad, kad ir kāds audits paveikts, tad arī ziņo par šī audita rezultātiem, tad arī mēs pārunājam to plānu. Mēs arī saprotam, vai tur ir reālas lietas, kas tiešām pievieno vērtību, lai nav tā, ka tikai kaut kādas formālas lietas auditā, jo cilvēkiem ir daudz darba, arī cita, bet lai būtu tiešām tādas lietas, kas pievieno vērtību, un tad mēs arī sekojam līdzi, lai tās darbības tiek veiktas. Un noslēgumā gribējām jums jautāt, kāds ir tāds jūsu personīgā pieeja vadībā, kuru cenšaties ievērot ikdienā? Dažas. Viens ir vadītājiem jābūt cilvēcīgam un ar empātiju. Jāsaprot citi, gan klienti, gan darbinieki. Tas viens. Otrs, vadītājiem ir jābūt izlēmīgam un mērķtiecīgam, jo lēmumi ir jāpieņem. Reizēm tas ir grūti, jo nav tādu skaidru atbilžu, nav zināms, kā būs, bet tomēr lēmumi ir jāpieņem. Tātad šī lieta un, protams, arī komunikācija. Jā. Māri, teiksim jums šodien lielu paldies. Paldies par sarunu, paldies, ka klausījāties. Mēs sarunā šodien runājām ar Rīgas namu pārvaldnieku valdes priekšsēdētāju Māri Ozoliņu. Runājām par daudz dažādiem jautājumiem, lai jums patīkam klausīšanās. Paldies, visu labu, uz tikšanos!